Labvakar, labvakar. Labvakar. Kas tad mums te atnācis? Skolotājs Šakžījevs. Pilnais vārds, uzvārds. Alders Vladimirovičs Šakžījevs. Nu, kā ir? Nu, labi ir. Patiesībā labi. Tas jautājums ir vairāk tā kā par mācību procesu. Tas ir vispārīgi. Mācību process. 3. kurs neatnāca uz nodarbību. Es dabūju protestēt Twitterī. Bet vispār jau ir labi. Mums tagad ir daudz rūpju sakarā ar PIKT statusu un visādi dokumenti. Un cerams jau, ka viss arī sanāks kā vajag. Bet pagaidām ir tāds grūts periods, ka tas viss jāsavāc. Bet tas, kas attiecas uz audzēkņiem, tas jau viss ir kārtībā. Nu, tas tā. Daudzi tevi zina tikai kā 3 vārdos Eiropas stipendijas Alders. Jā. Agrāk varēja draudēt ar Eiropas bezstipendiju, ja nenāca uz nodarbībām. Tagad tāda iespēja nav, bet tagad cilvēki var paši izvēlēties, nevis naudas dēļ, bet mācās tāpēc, ka patīk tā lieta, ko tu dari. Eiropas stipendija ir beigusies uz visiem laikiem, jā. Bet tā nav mūsu vaina. Tā nav neviena vaina, vienkārši projekts kaut kad beidzas. Vispār Eiropas naudas jau kaut kad beigsies, laikam 20. gadā, un tad mums būs jāiztiek pašiem. Tā visu laiku dzīvot uz cerībā uz Eiropu mēs nevaram. Jā, katrā ziņā tas galvenais jautājums bija tāds, vai tu vari pastāstīt par sevi vairāk? Sākot no bērnības un tādu stāstu, jo citi nezin par tevi. Jā, var. Ko tu esi darījis? Es piedzimu Burjatijā. Tā ir zeme starp Mongoliju un Baikāla ezeru. To var redzēt man sejā. Man tēvs bija burjetis, burjetu dziedātājs, strādāja filharmonijā, ansamblī Baikals. Tētiņš diemžēl nomira, tad, kad man bija 12 gadi, un mamma pārcēlās uz dzimteni uz Latviju. Un tāpēc es arī runāju latviski, jo mamma man ir latviešu skolotāja Geste, un pirmā valoda man ir latviešu. Latvijā gan es gāju krievu skolā, krievu plūsmā, jo latviešu gramatiku un literatūru nebija mācījies. Bet vidusskolā šeit, mūsu pašu Ventspils mūzikas vidusskolā, es pārgāju uz latviešu plūsmu, un tad tālāk augstskolā, jo, protams, kā jau Latvijas Republikā viss bija latviski. Un es mācījos mūzikas akadēmijā, spēlēju altu, strādāju operā un filharmonijas kamerorķestrī. Pēc tam gan es studēju politikas zinātni un kultūras menedžmentu, kultūras akadēmijas maģistratūrā, un līdz ar to arī mana mūziķa karjera tur tā apstājās un beidzās. Vēlāk es pārcēlos atpakaļ no Rīgas uz Ventspili, strādāju Radio SVH Ventspils studijā par vadītāju, un tad kaut kad pirms 10 gadiem Andris Grigals uzaicināja man strādāt šeit, un tagad es esmu skolotājs, projektu vadītājs, visāda veida izpalīgs ar papīriem un stratēģijām, un preses relīžu rakstītājs, un kas tik vēl ne. Tas patiesībā arī viss. Paldies. Es jokojos. Nē, Nav par daudz. Par daudz kā? Tie darbi un tā nav tā, ka veselība. Nē. Kā ar veselību? Ļoti labi. Es dabūju holesterīnu atpakaļ normā un viss kārtībā. Ar tiem darbiem ir par daudz tad, kad nepatīk. Jā, tad nāk arī tās slimības un tā tālāk. Vai arī, ja ir kaut kādi stresi, tie negatīvie. Kaut kāds mobbings vai bossings, ja, vai ja tevi tur rok zem tevis, vai visu laiku rāja un tā tālāk, bet pie mums jau nekas tāds nenotiek. Faktiski tā atmosfēra ir tik pozitīva, ka tas stress ir ar tādu pluszīmi. Kādreiz varbūt ir tā, ka liekas, pārāk ātri man prasa, viss ir steidzami, viss ir šodien, tūlīt. Bet tāpat laikā, ja to izdari, un pēc tam, tad, kad pakontaktējies ar audzēkņiem, nodarbībās, tas prasa enerģiju, bet tas ir ļoti daudz dod enerģiju. To visi skolotāji zina. Ka tie jaunieši viņi prasa, ka viņi noturēt uzmanību un izdomāt veidu, kā pasniegt vielu, bet te pašā laikā viņi dod atpakaļ, un tajā brīdī tad tev ir dubulta alga. Ja tu jūti, ka viņš ir kaut ko sapratis, un ka viņam ir kaut kas ieinteresēt, ka viņš ir ieinteresējies, un tad tas ir, tad tur nekāda stresa vairs nav, tad tā ir tikai... Apmierināts ar skolotāju algu? Jā, patiesībā jā. Jo man jau tie priekšmeti ir tie foršie.
ja man tagad būtu jāiemāc matemātika tādā līmenī, lai būtu virs tiem 50% centralizētā eksāmenā un audzēkņi tur kaut ko negrib mācīties, ja, tad man liktos, ka, nu jā, grūti, ja, bet manos priekšmetos jau ir tā, ka mēs vienkārši komunicējam, un tad jau tas neprasa tik lielu piepūli, lai par to gaidītu sazin kādu algu. Un otrs puses ir tā, ka mums pagaidām vēl likmes ir diezgan labas. Viens puses mūzikas vidusskolā, tā kā faktiski mums maksā vairāk nekā citiem, tikai to nevienam nevar teikt. Kaut kāds, atgriežamies uz vēsturi, spilgtākās atmiņas no bērnības? Ziema Latvijā, Ziemassvētki. Ziemās es vienmēr biju Burjatijā, un tur ir ziema pavisam savādāk. Viņa ir daudz sausāka, daudz augstāka. Un Latvijā bija ļoti daudz sniega un ziema bija silta. Un tad es atceros vecmāmiņas dārzā kupenes izraktas, nu taka. Bet man tie 3 vai cik gadi, un man tā kupena šitāda te, un man likās, ka Latvija ir sniega kalni. Burjatijā tā nebija. Un tad es iebāzu pirkstu hlapuškā saucamajā. Nu, tas tāds papīra trubiņa vai neko parauga diedziņu, un viņš eksplodē un nāk ārā konfetī un kādu rotaļlietiņu. Man vajadzēja tur zināt, kas tur iekšā, un viņš uzsprāga. Un tas bija liels kliedziens. Trauma, var teikt, bērnības. Es pēc tam to pirkstiņu visiem rādīju. Vai mēs varam pāriet uz tu? Jā. Vai tu esi kādreiz krāsojis matus? Jā, 7. klasē es gribēju izbalināt. Bija modē toreiz šitā te riņķa apkārt. Vajadzēja aizmugurē garus un šito te čupčiku vajadzēja izbalināt. Bet manus matus nevar izbalināt. Nu, tagad viņi ir balti no sirmuma, bet toreiz bija pilnīgi melni un sanāca tādi tumši rudi. Tas balinātais neņem pretī, jā. Brāts? Nu, padomu laikos nebija, tagad jau varētu nobalināt jebko, bet toreiz bija viens balinātais, tas bija par švaku. Kas ir helikoptera māmiņas? Mums te tādu nav. Tās ir tādas māmiņas, kas riņķo virs bērna, seko visiem veiksmēm, neveiksmēm un terorizē pedagogus, kāpēc ielikt tādu atzīmi, kāpēc ir tāda metoda un tā tālāk. Universitātēs baidās no tādām māmiņām. Bet mums nav manītas, vēl nelido. Labi, kaut kā par skolu, teiksim, patīkš tā skola? Tā ir mana skola. Es viņu esmu beidzis, mans brālis viņu beidza, mana mamma viņu beidza, mana māsīca, mani draugi, tā. Un šeit jau arī strādā Grigaļi, visa ģimene, jā, Martinovski, Štrausi un tā tālāk un tā tālāk. Tagad jaunie nāk klāt no Rīgas Lāči. Un, kā tev viņi var nepatikt? Un tas jau tā kā mājas faktiski. Tāda aristokrātiska uzvārdi. Tādi mēs te esam Ventspilī. Un kā par audzēkņiem tieši, ar katru gadu nāk jauni? Mainās un to dinamiku nevar izskaidrot. Kaut kā tie kursi saslēdzās, katrs savādāks. Un viss it kā ir labi. Es tā nevaru pateikt, kurš bija tas stulbais kurs. Visi kaut kā beigās pat atverās. Man likās, ka tie pagājušā gada beidzēji pirmā kursā, man viņi likās kaut kādi nenopietni un netur atnākuši. Bet beigās paskaties, viņi gandrīz visi iestājās augstskolās un brīnišķīgi mākslinieki sanākuši. Tā nevar tā pateikt, bet tā dinamika ir ļoti jocīga. Tagad 1., 2. kurs ir ļoti centīgi, tādi mobilizēti, klausās, mācās. Es nezinu, no kā tas ir atkarīgs. Kaut kā tie tev liekas izvēlēties, kurš vismīļākais tev ir? Man kaut kā patīk, jo viņi vecāki paliek, jo vairāk man viņi patīk. Tāpēc, ka laikam es vairāk iepazīstu, tad ar kādiem aizbraucu kādā braucienā vai kaut kāda kopīga pieredze vai tur kādā izstādē vai kur, un tad tā draudzība tā vairāk attīstās. Tos jaunākos, tos es arī pat visus nevaru atcerēties vārdus, kā zināms, skolotājs Šakžījos nekad nezinu vārdus. Es arī tādiem tuviem paziņām brīžiem aizmirstu. Kāpēc nenāca 1. septembrī uz balli? Es negribu uz balli. Kāpēc tev ir Auskars? Man mamma nopirka.
Es palūdzu. Man bija auskars, un tad man aizauga ciet. Bija, kad es biju pusaudzis, tad man aizauga ciet, jo man nebija auskars. Un tad es izdomāju, ka tomēr vajag auskaru. Un man tagad ir auskars. Tas neko nesimbolizē. Viņam nav nekāda, tas nav tur mīļotās dāvana vai atvadu vai sadarināšanās vai kāda. Tas vienkārši auskars, jā. Tur. Bez nekādas papildus. Te ir kādi kaitīgi ieradumi? Neteikšu. Ir. Visādi ir, jā. Skolotāji jau ir dzīvi cilvēki izrādās, vai ne? Un viss cilvēcīgais un dabiskais mums ir tikpat raksturīgs kā visiem citiem cilvēkiem. Nav tā, ka mēs tādi svēti staigājam pa ūdens virsmu un tikai domājam, ko mēs nākamajā stundā pasniegsim kā vielu. Nav tā, jā. Tāpat jau visu kaut ko daram mēs, kamēr jūs neredzat. Tu ļoti daudz runā. Mēs pišķiņi varbūt jāsaslapina mutītes, paņemsim reklāmas pauzi. Labi. Tā, labvakar vēlreiz visiem. Ar mums šovakar kopā ir pats Alders. Un kā varbūt jau daudz jau visi zina, šis ir Titī vakars ar Krāmas dzeltenais, un šī ir tā maģiskā otrā sērija. Es lūkšu studijā kaut ko padzerties mūsu viesiem. Kas tas ir? Ekstra smūgs. Kas tas ir? Drīkst cienāties. Garšīgs. Tātad atgriežoties pie mūsu sarunas, mums ir iesūtīti jautājumi no... Labi, nesāksim vārdā. Tad nedaudz privātāki. Neapvainosies? Man jau ir tiesības neatbildēt, ja es negribu. Labi, bet pajautāt mēs drīkstam. Jā. Vai tev ir bijusi draudzene? Vairākas, jā. Kā tad tā? Kā tad tā? Tā. Okay, tā tas mēdz būt. Tu esi kāvies? Bērnībā kaut kādā ļoti neapzinīgā, bezapziņas vecumā. Es uzskatu, ka kauties ir pilnīgi stulbi, jo tas nav arguments. Ko tu vari panākt? Izvīcina dūris un vai paliek labāk, diez vai. Vai tu esi kādreiz kaut ko no veikala nočiepis? Nē. Sagodīgi. Nē, varbūt gan konfekti, man liekas, jā. Bērnībā. Labi. Kā tev šķiet, tev ausis ir vienādas? Es tā baigi neesmu mērījis, bet man liekas, ka varētu būt samērā vienādas, bet varbūt, ka viņas nemaz nevar būt vienādas, es nezinu. Teiksim, jā, ir vienādas. Kāda domā, vai studenti runā par tavām ausīm? Es domāju, ka nē, kam interesē manas ausis. Kāda jēga runāt par manām ausīm? Es domāju, ka studentiem ir daudz interesantāks tēmas par ko runāt, ka skolotāja ausis. Kādas šodien tad Alderam bija ausis? Nedaudz savādāks kā vakar. Diez vai es domāju, ka tā nenotiek. Ja. Bet tev patīk arī jokot ikdienā. Tu no tā iedvesmojies vai kāpēc tu esi tāds optimists? Vai tu nesāc sev optimists? Es nemaz neesmu optimists patiesībā. Tāds jokdars jau es arī nemaz tik milzīgi neesmu, bet nevar jau visu laiku staigāt šausmīgi nopietnam un domāt tikai par profesionālas izglītības kompetenci centra statusam nepieciešamiem kritērijiem un speciāla atbalsta mehānismu projektu pieteikumu. Mēs taču esam dzīvi cilvēki. Kā tev ir tur augšā pie
Administrācijā? Nu, pilnīgi nenopietni. Principā tur neviens nestrādā, tur viss laika tiek dzerta kafija. Nu, nav tā. Nu, protams, ka tur tāpat tas ir liela uztraukuma ar iepirkumiem, kas attiecas uz ārni un grāmatvedi, un tagad ar tām pedagogu likmēm bija uz iepes, jo izrādās mums pēkšņi nav naudas, un direktoram ir jāpanāk, lai mums ir tas pikts, un lai būtu audzēkņu skaits un tā tālāk, tur tas darbs diezgan nopietns un saspringts. Bet, kafija arī tāpat iedzeram, nav tik traki. Garšo? Te vienlaik bija negaršīga, lavazza laikam nebija laba, bet viena cita šķirne ir, ko pērk, tad tā ir labāk, jā. Bet to es tā īsti nekontrolēju, kāds tur tā šķirnes tajā automātā mainās. Bet tu esi pedants? Nē, man mājās ir pilnīgi nekārtība, kura man krīt uz nerviem, bet sakārtot es viņu nevaru, jo man slinkums, un tad viņi man atkal krīt uz nerviem un tā tālāk. Būtu es ritīgs pedants, es ņemtu un visu salikt pa plauktiņiem, tā kā vajag. Kādreiz ir tā, ka tā salikšana pa plauktiņiem ir nederīga. Viņa nekam neder, jo zināmam haosam pat ir kādreiz jābūt. Tas ir tā radošāk un brīvāk, un tāpēc tāds pedantisms nemaz nav atbalstāms. Vai tu esi ceļojis? Nē, tu esi ceļojis. Liekas jautājums. Cik valstīs tu esi bijis? Tajā laikā, kad es studēju mūziku, tad jau tā ir principā visa Eiropa un Amerika. Visa gan ne viens ceļojums tikai uz Ameriku, bet Eiropa, krustu šķērs. Kā turists jau, protams, nevar tā braukāt. Spānija, Itālija, Portugāla, Vācija, tepat kaimiņu zemes. Skolotāju dienā mēs braucam kolektīvus. Atstājam jūs te akstīties un mūkam prom. Šogad bijām Cēsīs koncerta zālē, Pērnavā koncerta zālē. Cēsīs aizgājām uz restorānu, uz dzīvotjām. Kā tev patīk tas ceļš autobusā ar visiem kolēģiem? Mēs tur ēdam manas mammas savārīto galertiņu. Man līdzi ir pudelīte. Un ne tikai man līdzi pudelīte, tad mēs tur tajā pudelītē paskatāmies. Bet ne jau tā dziļi nevar jau. Pēc tam ir jākāpj ārā tur tajā koncerta zālē, tur ir gids. Ja kolektīvs izkāps un līgosies un kritīs gar zemi, tad būs kauns. Mēs to tā nepieļaujam. Tur tādu mazo glāzīti principu pēc. Nevajag ar tā taisnoties, tas bija tikai pāris jautājums. Kāpēc par manām ausīm? Kas man ausim kaita? Normāls ausis. Es tieši to pašu domāju. Ausīm jāsmējas. Nedarbi bērnībā un nedarbi šobrīd, šajos gados. Jo vairāk gadu, jo tie nedarbi paliek tādi nevainīgāki patiesībā, jo tu jau saproti, ka tu nekāds nedarbs nedrīkst strādāt. Tad tie nedarbi ir drīzāk kaut ko tu tur atļaujies vairāk nekā tu vari atļauties. Jā, tur, faktiski jau tās naudas tik daudz nav, bet tu tajos Cēsīs uz to restorānu tomēr ņem un aizej. Lai būtu tas prieks, vai ne? Tas ir tās mazs nedarbs. Savādāk jau to naudu viņi varētu ieguldīt kaut kādā tur iedzīgākā lietā, jā, bet mēs tomēr ņemam un aizejam. Bērnībā nedarbi, mājas darbus nepildīju. Tad es 3 dienas uz skolu negāju, jo es biju slims. Es biju 4. klasē, es biju slims, un skolā domāju, ka es vēl esmu slims. Un es nenācu uz skolu, es gāju staigāt pa pilsētu, un man mamma nemaz tā negāja pārbaudīt uz skolu, kā man tur iet, kāds tur tās sekmes, un tieši tad viņa ņēma un aizgāja, nezinu kāpēc. Un viņai skolotāja teica, bet Alders taču slimo. Nē, Alders iet uz skolu, un tā man pieķēra. Bet nekāds sods nebija, viņa, man liekas, pārsmējās pati par tādu neģēlību. 3 dienas neiet uz skolu. Jā. Un tad es aizmuku pārgājienā. Bet neviens nepamanīja, mēs bijām atpakaļ 5 stundu laikā. Un vecāki vēl bija darbā. Mums pašiem likās, ka tas ir liels nedarbs sagatavot pārtiku un dzeramu un iet tur pāri kalnam, tur aiz tiem kapiem vēl līdz otram kalnam.
Jā, tas bija liels piedzīvojums, liels nedarbs, jo mēs vecākiem neprasījām. Kā tu pats uzdevies mūzikas vidusskolas laikos? Mūzikas vidusskolas laikos es gan laikam mācījos. Man arī piespieda, bet man arī patika. Mans skolotājs Puziņš faktiski man arī tā privāti parādīja, ka es tomēr daudz ko varu izdarīt, sasniegt. Jā, tas laikam mani motivēja. Man bija brīnišķīgi pedagogi, Vaida Salmiņa, Gunta Bauģa un pārējie, un es mācījos. Nu, ne jau tā, ka briesmīgi un caurām dienām un naktīm, bet man bija labas atzīmes, gan eksāmenos, gan gala eksāmenos. Tad no to huligānismu tur diži nekā, bija jau tur kādreiz kaut kas, bet nestāstīsim. Labi. Kādā ziņā ļoti daudz, kas nedzirdēs no tavas puses. Tev pašam kaut kas ir, ko tu gribi vēl pastāstīt? Tāda deklarācija. Reklamē sevi. Jauno kārtību. Ja, tagad turpmāk dzīvosim pareizāk. Nē, es domāju, ka tie jautājumi, kas ir iesūtīti, man pat tā nav simpatika, ja, ka tie ir tie svarīgie. Un man pašam tā īsti nekas nav ko deklarēt. Ko tu domā par Krāmas Zeltenēs? Es domāju, ka tā ir tāda fifīga iniciatīva. Pats, ko es domāju, es neko nedomāju, bet, teiksim, mūsu avīzes direktori Ilze Meijere sociālajos tīklos deva tādu labvēlīgu atzinumu, kā sprātīgi, radoši, kā jau mūzikas skolai klājas. Lai gan es pats pie tās avīzes tapšanas nekā nepiedalījos, man tomēr tas tā glaimoja, jo parasti tādas joku avīzes vai humoru pasākumu skolās pārvēršās par kaut ko diezgan negaumīgu un tādu neprofesionālu, skolniecisku, bērnišķīgu un muļķīgu. Bet tas mūsu Krāms tomēr tāds nav. Viņš ir tāds asprātīgs un interesants un atspoguļo to skolas jaunatni, kas nepiespiesti pēc savas iniciatīvas kaut ko dara un dara to labi. Un tas ir brīnišķīgi. Līdz ar to arī, protams, ka to visu atbalsta. Paldies. Vēl kādi jautājumi pārējiem? Un kādā ziņā jāsaka tev liels paldies, tu drīksti izdzert sausu. Jā, garšīgi suliņi. Un lai tev veicās, lai veicās mums. Mums kopā. Lai veicās arī pārējiem. Un paldies par sarunu. Jā, paldies, ko uzaicinājāt. Ej prom.